Ļoti priecājos, ka jūs esat atnākuši. Paldies, ka jūs esat atnākuši. Es sākšu šo pasākumu, es pati esmu Austra Reine, šo pasākumu organizē Latviešu Luterāņu sieviešu teoloģiju apvienību, un es domāju, es jūs īsi iepazīstināšu ar apvienību un aicināšu iestāties. Es jau brīdinu, ka es aicināšu iestāties. Un tad mēs turpināsim ar manu referātu. Centīšos tā īsumā stāstīt. Tātad mēs jau pastāvam 30 gadu, mēs neesam nekas jauns. Kas mēs esam? Mēs esam fenomenāls sievietes. Mūsu vidū ir, piemēram, es tikai pierādu savu tēzi, arhibīskape Lauma Zuševica, bīskape Jana Jāruma Grīnberga, prāvestes, piemēram, un šie tikai piemēri, šīs nav visas prāvestes, Ieva Graufelde, Zilgme Eglīte, Ieva Puriņa, Elīza Zikmane un Zanda Off. Dažādās zemēs pa pasauli izkaisītas mēs esam. Un neskaitāms mācītājs gandrīz vai būtu jāņem baznīcas kalendāru un jāsāk skaitīt. Un izkaisītas pa visurienu. Urzula Glīneke Skotijā, tāda Dace Dišlere Musta Austrijā, Sandra Rozenberga Čīlē, Rota Stone Jaunzēlandē, Gundegu Puidza, Ilze Larsen, Dace Skudiņa Amerikā, Indra Skuja Grīslis Kanādā, Sarmīt Fišer, jums droši vien pazīstam tepat Latvijā, Vaira Bitēna arī tepat Latvijā. Tad mēs esam daudz sievietes teoloģijas. Arī paldīgmācītāja ir Elvi Rozīte, mums arī ir diakones, Vija Klīve, Inta Meijere, un mums ir kapelānes dažādas. Kristīne Vanaga, Dace Zušmane, Rudīte Losāne un viena nacionālo bruņoto spēku kapelāne arī. Mēs esam arī pārstāvētas akadēmiskā jomā. Profesore Kristīna Sūna Koro, Xavier University, Ohio, Ines Radziņa, Kalifornijas štata universitātē, Dace Balode, tepat mūsu vidū, Latvijas teoloģijas fakultātē, un es pati biju tagad emeritā Missouri štata universitātē. Tad mums ir teoloģijas doktoris, piemēram, Aļesja Lavrinoviča, Cīriks universitātē beigusi, teoloģijas maģistre, Sarta Skuja, Aira Līcīte. Teoloģijas bakalaures ir tik daudzas, ka viņas nevar saskaitīt, tā kā es nemaz nemēģināšu minēt teoloģijas bakalaures. Un tad mums arī apvienībā sastāv draugi, kas mūs atbalsta, piemēram, arhibīskaps Elmārs Rozītis. Kas ir mūsu mērķi? Mūsu mērķi, tā pavisam īsi, ir atbalstīt sieviešu teoloģu profesionālo darbību baznīcā un sabiedrībā, informēt sabiedrību par biedrības darbu un sievietes lomu baznīcā un veicināt izpratni par sieviešu tiesību, dzimumu līdztiesības jautājumiem baznīcā un sabiedrībā kopumā. Kas var iestāties apvienībā, teoloģijas studentes, arī dažādu konfesiju, mēs esam atvērtas, diplomētas teoloģes, mācītājas, diakonas, kapelānes un mīļi cilvēki, lāji, kas vēlas mūs atbalstīt mūsu mērķu sasniegšanā, piemēram, piedaloties mūsu pasākumos un ziedojot mūsu darbības veicināšanai. Mēs ļoti priecājamies arī par ziedotājiem, protams. Un kāpēc iestāties apvienībā? Mums ir 3 darbības virzieni, sociālais darbs ar ārzemju partneru atbalstu. Mēs materiāli atbalstam mūsu pensionārus, arī citas biedras, kas atrodas grūtos apstākļos. Mums ir apvienības mājaslapa, ko jūs varat apskatīties, sieviešuordinācija.lv. Mums ir saviesīgi un izglītojoši pasākumi. Piemēram, šis pats pasākums. Parasti mūsu veldzes dienas ir hibrīda formātā, mums ir dažādi viesi un mūsu pašu maģistranti un doktorandi un pasniedz mums lekcijas. Un 25. gadā, nākošais gadu, mums būs sieviešu ordinācijas 50 gadu jubileja šeit Latvijā. Un mūsu apvienības dibināšanas 30 gadu jubileja un tad dažādi pasākumi ar tiem saistīti. Kā ar mums sakontaktēties, uzrunāt mūs? Kas šeit ir no, varbūt paceliet vienkārši rokas, pamājiet, kas jūs esat no apvienības.
Jā, tātad ar jebkur no mums var aprunāties arī tur aizmugurē. Rakstīt mums uz sievietes.teoloģis@gmail.com, jeb arī uzmeklēt mūsu tīmeklī sieviešu ordināciju. Es jau ļoti sen nodarbojos, tad atkal nodarbojos, un tāpēc tik ilgi jau ar princesi Margrietu von Münsterbergu. Viņas stati 1473. līdz 1530. Viņa ir ļoti interesanta sieviete, kas ļoti maz ir pētīta. Es uzrakstīju vienu rakstu akadēmisku par viņas galveno darbu, dzejoli, par ko es vēlāk runāšu, un es iesniedzu, man liekas, tas bija 16th Century Journal, un man atrakstīja apakaļ, bet jums taču ir arī jāpastāsta, kas jau par viņu ir rakstīts. Un es teicu, bet nav. Un par laimi bija vienā grāmatā pieminēts, ka par viņu nekas nav. Un tad es citēju to cilvēku, par viņu gandrīz nekas nav. Ja ļoti maz ir. Un katrā ziņā ne pēdējos 100 gados rakstīts. Tagad es milzīgi priecājos atrast vienu sievieti, kuru pētīt. Viņa bija valdniece, dzejniece, interesantā kārtā es esmu teoloģe, Mārtiņa Rutera pretniece. Un korespondente, es pētu viņas vēstules, un par tām es pastāstīšu par viņas vēstulēm. Tā sīkāk. Par viņas oficiāls portrets nav. Nav nemaz zināms, vai šī ir princese Margrieta von Münsterberga, bet ir samērā labi iemesli pieņemt, ka viņa ir tā. Viņa tās attēls, ko jūs redzējāt, ir fragments no Lukasa Krānasa gleznas, un šeit tā sieviete, kas ir apskāvusi krustu, ir princese Margrieta von Münsterberga pēc tradīcijas. Ja? Un tas bija samērā tipiski tam laikam sponsoram pašam sevi likt iebildēt gleznā. Un viņas gadījumā viņa tiešām arī bija, kā jūs redzēsiet, ļoti tāds dievticīgs cilvēks. Un ir, teiksim, pētnieki domā, šis teiks franciskāņu mūks, ka viņa šo gleznu ir likusi gleznot vienam franciskāņu klosteru baznīcai netālu no viņas rezidences Dessauā. Jā, un gleznotājs ir Lukas Krānach, tā kā blakus Albrechtam Düreram, viens no lielajiem reformācijas laika, vēlo viduslaika reformācijas laika māksliniekiem. Bet sākumā es gribu jums uzdot jautājumus. Jēdziens viduslaiku princese, jeb firstiena, vācieši saka firstien. Kāpēc interesēties par viduslaiku firstienēm? Kāpēc jūs esat atnākuši? Kāpēc tas ir interesanti? Tāpēc, ka tas ir interesanti, kaut ko jaunu. Saka Dzintre, kas par visu interesējās un uzņem neticam daudz informācijas. Parunājiet tikai Dzintre, kas jūs viņu nepazīstat. Kāpēc vēl interesēties par? Tāpēc, ka tajā laikā ļoti mazas sievietes vispārīgi parādījās. I mākslas vēsturē, i literatūras vēsturē, i pasaules politikas vēsturē. Beidzot viena, kas tiek izcelt un ar kuru, vismaz man personīgi arī, i mākslas vēstures, i Lutera teoloģijas attīstībā man ļoti interesē, kas viņai par lomu visā tai būšanā. Teiksim, ir tās sievietes, kas bija, un ir pētniecība, ja? Un pētniecībā viņas pēdējos 30 gados, jā, tiek pētītas, bet joprojām ir maz pārstāvētas, joprojām vēsture vispār mēdz būt vīriešu vēsture un nevis sieviešu vēsture, jā. Tā kā uzzināt par sievietēm. Vēl kaut kāds iemesls, kāpēc interesēties? Bet viņi ir arī neparasti tādā ziņā, ka viņi ieņēma tomēr ļoti augstu vietu sabiedrībā. Tas nebija tipiskais karjeras plūsma kādai sievietei īpaši. Tas ir interesanti. Tā ir interesanta lieta, mēs nedzirdam. Tāpēc, ka tas, ko mēs zinām par vēsturi, mēdz būt vīriešu vēsturi, mēs vienkārši nezinām par sievietēm. Tie pētnieki, kas ir bijuši galvenokārt vīriešu pētnieki, viņi interesējās par vīriešiem.
viņi neraksta par sievietēm. Šī gadījumā, jā, pirms 100 gadiem viens pētnieks tiešām, viņš rakstīja reformācijas vēsture Anhaltas pavalstī, un viņš tiešām veltīja tur 200 lapus viņas biogrāfijai. Tā kā viņš atzina, ka viņa tiešām ir ļoti, ļoti interesanti. Bet jā, mums ir tāds priekšstats varbūt daudziem, ka sievietes jau nebija izglītotas, sievietēm nebija varas, sievietes neko nedarīja, bet īstenībā tā nav. Īstenībā tieši šī laikā, vēlos viduslaikos, agrās reformācijas laikā, īstenībā bija ļoti, ļoti daudzas sievietes valdnieces. Piemēram, Anglijā ir Elizabete, ja? Un bija tiešām daudzas valdnieces, bet vienkārši maz par viņām runā. Izņemot, ja ir tādi izņēmumi, ja? Anglijas Elizabete I. Labi, un es varētu vēl piebilst, ka man liekas, ka tieši sievietēm interesēties par sieviešu tēliem pagātnē ceļ pašapziņu, ja? Uzzināt par spēcīgām sievām pagātnē, tas ir kaut kā daļa no pašas vēstures, ja? Un man vienkārši fascinē sievietes pagātnē. Jā, un tad man ir viens cits jautājums, respektīvi 2 citi jautājumi, kas abi divi tādi, arī, lai jūs sākat domāt. Kāda bija princešu dzīve viduslaikos? Vēlos viduslaikos, agros, modernos laikos. Kā jums liekas, kādas priekšrocības bija šādai dzīvei? Vai kas ierobežoja princeses dzīvi? Kā jums liekas? Droši. Labāk pieejama medicīna varbūt, un cik toreiz tā medicīna vispār bija? Tas ir ļoti, ļoti medicīna, jā. Medicīna vispār bija sieviešu uzdevums. Un arī princeses nodarbojās ar medicīnu. Tas bija daļa no, tas trūkst manā sarakstā vēlāk, mani saraksts, jā, kas bija sieviešu uzdevumi. Viens no viņiem bija nodarboties ar medicīnu, bet jā, viņām bija, teiksim, medicīna jau bija primitīva, šausmīgi primitīva tajos laikos. Bet, ja jau bija kāds ārsts ar labu slavu, tad, jā, princesi drīzāk viņa varēja paaicināt un viņam samaksāt nekā kāds cits cilvēks, jā. Labāk pieeja arī izglītībai. Jā, labāk pieeja izglītībai, jo tēviem bija naudas un tēvi varēja noalgot mājaskolotājus, jā. To jūs redzēsiet vēlāk. Mana tēze ir... Arī sabiedrībā, kur viņi apgrozās. Arī sabiedrībā, kur viņi apgrozās. Arī ir izglītoti cilvēki, arī tā kā ir tā iespēja kontaktēties ar izglītotiem cilvēkiem. Jā. Mana tēze ir, ka tēvi tajos laikos algoja mājaskolotājus, lai apmācītu bērnus, man liekas arī viņas gadījumā tā. Un meitenes vienkārši klausījās, sevišķi, ja viņas bija tādas gudras, ja? un ieguva tikpat labu izglītību kā brāļi. Ja? Vēl kādas priekšrocības princesēm? Viņām bija pieejamas grāmatas, tas arī daudz ir atkarīgs no ģimenes un no vecākiem. Jo vispār, ja var ticēt Mārtiņam Luteram, un nevienmēr viņam var ticēt, bet Mārtiņš Luters zobojās par valdniekiem, kas paši neizglītojās un savus bērnus neizglīto. Un ka viņš absolūti uzskata, ka vajag dibināt skolas un bērnus izglītot. Jā. Un ka vajag arī zēnus un meitenes izglītot, viņš teica. Jā, tieši tā. Jā. Tā kā atkarībā no ģimenes, jā, par to izglītību. Jā. Labi, mēs runāsim, es pišķiņu tālāk par to, kādi ierobežojumi varēja būt princeses dzīvei. Kādi mīnusi būt princesei? Tēvs vēlās tevi izprecināt kādam princem. Tēvs tevi izvēlās tev preciniet, jā. Teiksim, un tad bija luterāņu sprediķos, ko es esmu lasījusi, tad luterāņu mācītāji vecākiem piekodināja, ja, ka tas bija pieņemts, ka vecāki izvēlēsies to precinieku, bet mācītāji teica, jūs nepreciniet savus bērnus pret viņu gribu. Tā kā tas tā interesanti. Jā. Bet tā bija katrā ziņā, tas bija viens no tiešām vislielākajiem ierobežojumiem. Jā, jo augstāk tu biji sabiedrībā, jo tev praktiski bija mazāk teikšana. Un tad tāda ironija, ja? Jo augstāk, jo tev mazāk teikšana, jo laulības ir politisks.
Un bērnu piedzimšana ir politiska, jā? Vai tev būs pēcnācēji, vai tev nebūs, vai ģimene paturēs īpašumu, vai nepareiz, atkarībā no tā, vai tu bērnu dzemdē. Jā. Labi. Mēs esam runājuši par princešu izglītību. Precētas princeses pienākumi, vai princeses vienkārši tikai sēdēja un priecājās par dzīvi un skaisti ģērbās, ja viņām bija kādi pienākumi arī. Pienākumi pret to savu valsti, pret to zemi bija tā pašas precības un tie bērni. Dzemdēt bērnus, tieši tā, un atrast tiem bērniem precniekus, jā. Arī tomēr sabiedriskajā dzīvē iziet un iznest sevi un atstāt labu iespaidu par to ģimeni un tāds reprezentēt. Tieši tas reprezentatīvais, tas man pašai arī tikai tā lēnām sāk uzaust. Ka vara tajos laikos, un varbūt arī šodien, bija arī reprezentatīva. Ja tev vajadzēja parādīt, ka tu esi valdnieks. Un ne par velti, es nezinu, kā viņš radās, bet bija tādi likumi, kas ierobežoja, ko tu drīkst vilkt mugurā. Ja? Ka tā kleita, ko mēs tu redzējām, tai attēlā, tā bija princeses kleita. Un ja tu biji zemāks šķirs, tad tu tādu nedrīkstēji valkāt, tev bija citādāk jāģērbjās, un tad vēl zemāks atkal citādāk. Reprezentācija ļoti, ļoti svarīga. Vēl kāds pienākums? Un tās attiecības, kas jāuztur ar kaimiņiem, ar tās politiskās attiecības, ļoti par to jārūpējas, jābūt visu laiku modram un jārēģē uz tām izmaiņām politiskajām sabiedrībā. Nevar palaist pašplūsmā procesus. Jā. Un tas ir arī precētām princesēm, ja? Un tas ir interesanti, it kā vīram viss tas jādara, ja? Ko jūs minējāt, ja? It kā firstam tas ir jādara, bet sevišķi svarīga bija, princesēm bija kopt attiecības starp to dinastiju, kur viņas bija ieprecētas, un to, no kuras viņas nāca. Tiksim, tās attiecības bija ļoti, ļoti svarīgas. Jā. Bet arī, princesēm bija attiecības ar teologiem, tajā laikā es arī esmu kaut kā iemācījusies, ka sevišķi augstākās aprindās, vecākiem bija daudz bērnu, bija jāizdomā, ko tiem bērniem darīt. Un viena daļa vajadzēja aprecināt, bet ne visus. Un tā, ko darīja pārējiem? Sevišķi meitenēm? Liek viņas klosteros, jā. Nevis, ka viņām būtu kādi īpaši atklāsmi no Dieva, ka viņas gribētu klosterī, bet viņas bija jāliek klosterī. Un tad firstienes tieši uzturēja attiecības ar māsām un arī brāļiem klosteros. Jā. Labi, runāsim bišķiņ vēlāk par to, tagad esam sākuši visi domāt. Ir viens otrs vēsturnieks jūsu vidū, arī profesionāls, kur princeses ir atstājušas pēdas, kur sākt meklēt. Kā mēs vispār zinām, ko mēs zinām? To jautājums uzdevu saviem studentiem vēsturē. Kā mēs zinām, ko mēs zinām par vēsturi? Dokumenti, protams. Tieši dokumentos, arhīvos, un kāda veida dokumenti ir? Teiksim, kādas šļakas, kāda veida? Korespondence, testamenti, inventāru sarakstī, bibliotēku, inventāru skaitas un tam līdzīgas lietas. Tieši tā, viss tās lietas arī parādīsies. Jā, arī, protams, ja ir saistīta dzīve ar stāšanos kādā amatā pašai, vai, teiksim, kā Margareta bija reģente, jau saviem dēliem, tad ar viņu, teiksim, kā mēs šodien teikt, inaugurācija, tas ir arī vesels protokolēts un fiksēts process, kuru var atrast. Jā, laulību līgumi, piemēram, es vēl neesmu apskatījusies, bet esot saglabājies arī viņas laulību līgumus. Jā, to es gribu apskatīties. Un vēl ir ļoti interesanti, bet viņas gadījumi, tas Desavas arhīvs, kur ir viņas lietas, tas karā cieta. Un daudz, kas gāja zudumā. Un tieši ir tāds dokuments, ko sauc par Hofordnung, par galma kārtību. Un tieši viņas galma kārtība mums nav saglabājusies. Bet tur varēja būt rakstīts, cik reiz dienā ir dievlūkšana un tādas lietas, vai ne, kāda gadīgums, piemēram, man interesē, ko spēlē viņas galmā. Tas man būtu interesējis, bet mums nav. Labi, ejam tālāk.
Jā, kur mēs sākam meklēt tādas lietas, mēs jau esam sākuši par šo, jā, Valda Dzene minēja dokumentus, jā, fiziski objekti mums arī kaut ko pasaka par firstiem, bet jā, šīs ģimenes gadījumā praktiski nekas nav saglabājies, izņemot grāmatas. Viņu grāmatas lielā mērā ir saglabājušās, un par to es runāšu arī vēlāk. Un tad šitas te par to, ka vēsture ļoti bieži ir vīrieša rakstīta vēstule. Es vēlāk runāšu par korespondenci, bet arī par dokumentiem. Jā, 19. un 20. gadsimta arhīvu darbinieki izgatavoja izrakstus no daudziem arhīvu dokumentiem un tos publicēja biezos sējumos, pievienojot arī satura rādītājus un reģistrus. Tā var atrast publicētos dokumentus, bet ir daudz, kas vēl ir arhīvos un nav publicēts. Un šodien ļoti palīdz elektroniskie tie katalogi, kas šodien ir pieejami. Bet arī, kas attiecās uz korespondenci, galvenokārt publicēja vīriešu vēstules, un tikai pēdējos gados arī sieviešu vēstulēm pievērš uzmanību. Jā. Tā kā sieviešu vēsturē vēl ir daudz ko pētīt. Es galvenokārt esmu izmantojusi tādu arhīvu uz Aksen-Anhalta Dessau, un meklējot zem viņas vārdu elektroniskā arhīvā, mans lielākais atradums ir bijušas vēstules, un es vēl neesmu visas apzinājusi. Esmu daudz lasījusi un apzinājusi, bet vēl neesmu visas. Viņa ir saņēmusi vēstules no vīra, no saviem dēliem, pēc vīra nāves, no vīra radiem, padomniekiem, no klosteru mūkiem, no klosteru mūģenēm, no savas mātes, tēva, tantēm un brāļiem, bet galvenokārt no māsām. Un redzot to visu, man radās tāds jautājums, bet man radās tāda milzīga ziņkārta. Es gribu zināt, par ko šīs sievietes sarakstījās, un to es arī stāstīšu šī referātā tālāk. Tātad, mans referāts, mana struktūra ir, vēl es runāšu par princešu pienākumiem, tad par princes Margrietas von Münsterbergas izcelsmi, Silēzijā un Bohēmijā, tad par viņas laulībām, tad par viņu kā personību, kā firstienu un bērnu māte, valdniece un Mārtiņa Lutera pretniece, lasītāja, teoloģe un dzejniece un korespondence. Un noslēgumā būs tests, ko jūs atcerieties. Jā, tad par tiem pienākumiem. Mēs jau runājām, es savalku kopā, un te varbūt, ka šis un tas vēl nāk klāt. Dzemdēt un audzināt bērnus, vadīt pils vai muižu saimniecisko darbību, to mēs vēl neesam minējuši. Ja ir milzīgi liela bagāta firstienu lāda, tad ir visādi tur padotie, kas to visu organizē. Bet ja ir mazāks galmas, tad firstienē ir jāskatās, ka saimniekošana notiek kārtīgi un ka netiek izsaimniekoti veltīgi līdzekļi. Organizēt galma sabiedrisko dzīvi, banketus, dejas, teātra uzvedumus. Noteikt toni galma garīgai dzīvei un mācīt bērniem ticības mācību. Ir tā ticības mācība bērniem, tā bija sieviešu pienākums, tā kā viņiem bija jāmāk lasīt. Jā, un es minēšu arī vēlāk, kad ir domājams, ka viņa bija īpaši dievticīga un ka viņa pati piekopa ne tikai svētdienas dievkalpojumu, bet arī katru dienu, tur 7 reizes dienā tā apstājās uz lūkšanām. Viņais precētas firstienes pienākumos ietilpa atbalstīt vīra politiskos mērķus kādā veidā, kā es jau teicu, uzturēt sakarus ar dzimto dinastiju, uzturēt sakarus un finansiāli atbalstīt radniekus un radnieces klosteros, izmeklēt bērniem pašiem un dinastijai izdevīgus laulības partnerus, uzturēt sakarus ar teoloģiskiem un juridiskiem padomdevējiem, un daudz šīs lietas varēja tikai korespondences notikt. Un jaunās princeses audzināt tā, lai tās sagatavotu pildīt šos uzdevumus.
Un vīra nāves gadījumā mazgadīgu bērnu vietā uzņemties teritorijas valdnieces pienākumus. Un tas bija Margrietas situācija, viņas vīrs mira, un viņai bija jāpārņem šie te pienākumi. Tātad, viņas biogrāfija. Vai ir kāds jautājums pirms es sāku tā par viņas biogrāfiju? Vai visi var man dzirdēt? Es runāju piediegoši skaidri? Labi. Tātad viņas vārds vāciski hercogin Margarete von Münsterberg, Fürstin zu Anhalt. Viņas māte bija hercogiene ļoti augsti dzimusi. Hercogiene Ursula von Brandenburga. Runāja vācu valodu. Tas ir interesanti, jo jūs redzēsiet, princese Margarete uzauga divvalodīgi vismaz. Viņa bija Brandenburgas kurfirsta Albrehta Ahila meita. Ļoti. Un kurfirsts bija, es aizmirstu, cik kurfirstu valdes ir. Bija 7 kurfirstu, un tie bija tie, kad imperators Čēzars mira, tad tie izvēlēja nākošo. Tā kā tie bija valsts spēcīgākie vīri. Tēvs bija hercogs Indriķis von Münsterbergs Elses, Heinrich von Münsterberg-Oels, čehiski runājošs, čehu karaļa Georga von Podjebrada dēls. Georgs von Podjebrads bija tās augtais husitu karalis. Viņš bija, tad, kad Margrieta dzima, viņš bija zaudējis savu troni karā pret Ungārijas karali, Matiesu Korvīnu. Viņš no tēva tomēr mantoja, respektīvi vēlāk ieguva teritorijas Bohēmijā un Silēzijā. Un tās teritorijas saucās Glaca, Münsterberga un Elsa. Un es pati, kas sāku par šito lasīju, kur tās vietas ir, un stulīt parādīšu. Un būtiski arī ir vienkārši kontekstā, lai saprastu viņas, ar kādiem iespējiem viņa uzauga. Viņas tēvs visu savu mūžu sitās ar lieliem kara laikā sakrājušamies parādiem. Tas bija mīnus. Tev karalis nedeva kontu, kur tu varēji norēķināties savus izdevumus, vadot karaspēku un komplektējot un algājot. Tev pašam bija jāmaksā par to. Tā kā tu gāji karā, karaļis tev pateica, tev jāiet man aizstāvēt, un tu sakomplektēji tos vīrus un gāja karā, un beigās, ja tu zaudēji, vienādi vai otrādi izdevumi palika tev. Un tā viņas tēvam gāja. Kur atrodas šīs teritorijas? Es meklēju internetā kartes, un es atradu, tas ir vēlāk, bet apmēram, man liekas, ir līdzīgs robežs arī gadsimt ātrāk. Bohēmijas karalists ir sarkanā krāsā, un Bohēmijas kroņa zemes ir rozā krāsā. Respektīvi, Glaca bija šeit Bohēmijā, tā ir tā viena teritorija, kas tēvam bija, un tā Elsa un Münsterberga bija tā augšā Silēzijas teritorijā. Tā kā viņas tēvam bija teritorijas gan Bohēmijā, gan Silēzijā, un kara peripētīs un tā tālāk. Viņam pat bija zemes zem 2 dažādiem valdniekiem kādu laiku. Valdniekiem, kas bija konfliktā viens ar otru. Tā kā viņam bija jāizlavierē kaut kā pa starp. Te ir, es atradu bildi no Glacas cietokšņa 15. gadsimtā. Tā kā augšā Glacas cietoksnī uzauga princese Margrieta. Kas tā par uptu? Es nepateikšu. Jā, es arī ne. Bet man tas pašai jānofiksē. Jā. Labi, tātad Margrieta ar saviem brāļiem Albertu, Juriju un Kārli un māsām Magdalēnu un Sidoniju uzauga Glacas cietoksnī. Kādu izglītību viņa saņēma, mums nav konkrētu ziņu, bet bērnus parasti pieskatīja māte ar galma dāmu un kalpoņu palīdzību. Mātes pienākums bija ticības mācība, ko tas nozīmē 10 paušļi, ticības apliecība, tēvreize, svēto dzīves stāsti, baznīcas svētku izskaidrošana, arī lasīšana un rakstīšana, un šī gadījumā māte mācīja vācu valodu. Arī piedalīšanās svētā misē, tas arī bija izglītība pati par sevi, piedalīšanās svētku pārgājienos, varbūt arī stundu lūkšanās. To mēs nezinām, vai bija stundu lūkšanas
Glacā. Un meitas būs noskatījušās, mācījušās saimniecības vadīšanu no mātes, arī rēķināšanu, protams. Ir viens dokuments, kur minēts dejas skolotājs Glacā, tā kā kaut kas arī bija no jautrās puses. Un tēvs būs sagādājis dēliem skolotājus, tie būtu mācījuši latiņu valodu, klasisko literatūru, matemātiku, astronomiju. Un meitenes būtu klausījušās, es tā pieņemu. Dēli būs mācījušies papildus, tad jāšanu ar zirgiem, bruņotas cīņas mākslu. Un vēl pie izglītības piederēja novērošana. Ja? Bērni aug galmā, viņi redz, ka tēvs un māte pieņem augstus viesus, viņi piedalās ģimenes svinībās, kā atbrauc vai ne vectētiņš no Brandenburgas, Albrechts Ahils. Ir zināms, ka vismaz 2 reizes Margrieta kā mazs bērns devās ceļojumā saviem vecākiem līdzi uz citu cietoksni, citā pilsētā, citā vietā. Un bērni būs novērojuši kalpu darbus un droši vien iepazinušies arī ar tirgu Glacas pilsētā. Un šo te brīnišķīgo tādu raksturojumu, tās vides un kur tie bērni aug, ir devis tāds čehu pētnieks Martin Šandara. Par laimi ir Google Translate, jo bez Google Translate es nebūtu varējis izlasīt viņa grāmatu čehu valodā. Tā, diemžēl, tā valoda man diemžēl nav. Tā, es skatos tagad laiku. Labi. Jā. 1494. gadā Margrieta salauzās ar Anhaltas Dessavas firstu Ernstu, kas bija par viņu 20 gadu vecāks. Vecāki izraudzījās šo precinieku, un vispār bija tāda tradīcija, ka no Silēzijas bērnus izmeklēja preciniekus tieši tā Anhaltā. Un es vēlāk parādīšu kartu, kur tas ir. Anhaltā nebija šis pirmdzimtības princips, bija ļoti maza teritorija un sīki sadalīta. Es rādīšu karti, tas labāk šito tu paskaidros. Visi Anhaltas firsti ķīvējās viens ar otru attiecībā uz īpašumiem, mazajiem īpašumiem un mocījās ar parādiem, arī Ernsts, Margrietas vīrs. Un dēls bija vienīgi vienam no Ernsta brāļiem, tāds Wolfgangs. Un Margrietai, ierodoties Dessavā, bija jāiepazīst ar jaunajiem radiem, jāpiešaujās pie pils saimniecības vadīšanas un jāražo pēcnācēji. Viņai pirmais dēls piedzima 1504. gadā. Un viņa precējās kad? 1494. 10 gadu viņai nebija bērni. Jūs varat iedomāties, kādu viņai bija dzīve bez bērniem. Un pirmais, kas piedzima, mira uzreiz. Un tad viņai bija tomēr 3 bērni, kas dzīvoja. Juris un Joachims. Johans, Juris un Joachims. Nu, un kur atradās tā Anhalta, nu tas tai mazajā kartē, ja. Ja Bohēmija te bija šeit, tad Anhalta ir vairāk uz tagadējās Vācijas vidieni. Un šī bildē parādās, cik sadrumstalota ir tā mazā Anhalta. Tā kā Dessavā viņas vīrs bija valdnieks, un Cerkstā jau vīra, liekas, brālēns sanāk vai onkuļi un sajūgtas radniecības. Un vīra brāļiem bija Kētena un Bernburga. Te ir skats uz Dessavas pilsētu, bet tas ir diemžēl vēlāk, tas ir vairāk kā 100 gadu vēlāk. Šī ir Marijas baznīca, un šī ir tā baznīca, ko viņas vīrs uzsāka celt, un Margrieta pati pabeidza pēc vīra nāves. Pils citādāk izskatījās, droši vien mazāka, necilāka. Šādā uzskatā viņu, man liekas, izveidoja viņas dēli tikai pēc tam. Pie upes, un tā ir, es zinu, pie kuras Mulde, man liekas, sauc tā upe. Tad pirmajos 10 laulības gados par viņu ir maz kas zināms.
Viņa būs novērojusi, kā vīrs Ernsts cīnās ar parādiem. Viņa būs pieticīgi saimniekojusi. Viņa būs uzturējusi sakarus. Mēs zinām, viņa uzturēja sakarus ar dzimto dinastiju. Un tad viņa sāk nodarboties ar bērnu audzināšanu. Kad viņa savu dēlu Jāni nodeva tālākā audzināšanā, viņa aizbildnim, Brandenburgas kurfirstam Joahimam, viņa ar Jāni sarakstījās, un tāpat ar otriem 2 dēliem. Tagad mums ir saglabājusies tā sarakste. Respektīvi, šī gadījumā gan viņas vēstules, gan dēlu laikam, bet daudzos gadījumos ir tikai vēstules, ko viņa saņēma, nevis ko viņa rakstīja. Un es esmu minējis, viņa bija izteikti dievticīgs cilvēks, svētdienās noteikti apmeklēja svēto misi, tas bija standarts, ikdienās liekās piekopa stundu lūkšanas, iesaistījās sarunās un sarakstījās ar galma priesteri un ceļojošiem mūkiem un garīdzniekiem. To skaitā arī Mārtiņu Luteru. Viņai Mārtiņš Luteris no sākuma bija vienkārši vēl viens mūks, ar ko viņi sazinājās. Domājams, ka viņa būs arī apciemojusi vīra pusmāsas 3 dažādos klosteros. Šī grāmata ir viena no šīm lūkšanu grāmatām viduslaiku, un tradicija saka, ka tā piederēja Firstienai. Un tāpēc tradicija domā, ka viņa arī tiešām piekopa šīs stundu lūkšanas, un diurnāle nozīmē dienas lūkšanas. Mūki un muķens cēlās arī nakts vidū uz vēl vienu papildus lūkšanu. To viņa nebūs piekopus, bet tās dienas lūkšanas. Un tur arī vēl iesiets ir manuskripts iekšā tanī drukātajā lūkšana grāmatā. Un kāpēc šitas iesējums dīvainais? Tas ir kaut kas ļoti interesants. Kas tas ir par iesējumu? Kāpēc tas 3 stūrs un tas bubuls? Sēsta to kaut kur varēja iestiprināt. Tā grāmata ir piesējama pie jostas, tieši tā, lai viņa būtu pie rokas, kad pienāk tās lūkšanas stundas. Un ir pavisam reti, bet gadās redzēt, ja skatās gleznas no tā laika, tad kādreiz graznā var redzēt, ka kādam mūkam ir pie jostas tāda grāmata piesieta. Pavisam reti, bet gadās. Pēc 22 laulības gadiem mira viņas vīrs Ernsts, tagad ievērojiet gadus, 1516. Testamentā viņš Margarietu nozīmēja kā visu 3 dēlu aizbildni un valdnieci viņu vietā, it kā varētu domāt, tagad viņai ir vara un noteikšana. Bet bez tam viņš katram dēlam nozīmēja vēl atsevišķu papildus aizbildni. Un tie bija dēlam Jānim, Brandenburgas kurfirstu Joahimu I, Jurim, Magdeburgas un Mainzas arhibīskapu, Brandenburgas Albrehtu un Joahimam Saksijas hercogu Georgu. Visi ļoti augsti stāvoši firsti. Margarieta veiksmīgi saimniekoja, viņa novedīja līdz galam, kā es jau teicu, Svētās Marijas baznīcas celtniecību, un viņa atpirka ieķīlāto Vērlicas mūžas zemi. Viņa krāja naudu, saimniekoja, lai varētu parādus samaksāt. Tad 1517. gadā Mārtiņš Luters Vittenbergā nāca klājā ar savām 95 tēzēm. 16. gadā viņa kļūst par valdnieci, 17. gadā Luters sāk kļūt pazīstams. Šis te mūks, ar ko viņa ir tikusies un sarakstījusies. Margarieta ir zināms no vēstulēm, ko viņa rakstīja saviem dēliem. Viņa cītīgi lasīja Lutera rakstus, iespējams, kā ar Luteru personīgi satikās. Luters viņai 19. gadā personīgi uzrakstīja vismaz vienu vēstuli, kas ir saglabājusies. Un tur viņš saka, ļoti cienīgā augsti dzimušā firstiene, es ļoti esmu gribējis jūs apciemot, bet es neesmu varējis, un tāpēc es jums sūtu 3 savus rakstus. Bet Margarieta
no Lutera novērsās. Viņi cītīgi lasīja viņa darbus, bet viņi novērsās no viņa. Kāpēc? Vai tas, ko es esmu jums teikusi, vai tas to ved pie kaut kādiem minējumiem? Gan viņa radinies Brandenburgas namam un Brandenburgas nams tev kā katolisks viennozīmīgi. Tieši tā, Brandenburgs un Saksijas arī, tas Saksijas Georgs, jā, visu savu mūžu. Jā. Un tas hercogs, tas Albrechts, jā, tas arhibīskaps, tas jau bija tas, kam Luters sūtīja savus 95 tēvus. Visi no spēcīgākiem Lutera pretniekiem, jā, un tie viņas dēliem aizbildņi. Bez tam vēl viņas tuvākie radnieki ir no vīra ģimenes tāds Magnus, kas ir dekāns Magdeburgas katedrālē, un tukšums galvā. Bet arī viens Merseburgas bīskaps un Leipzigā profesors, kas otram dēlam, kas vadīja dēla izglītību, arī visi noraidīja reformāciju. Tā kā paši tuvākie padomdevēji no vīra ģimenes arī noraida reformāciju. Viņai izvēles nav, man liekas, tas ir samērā skaidrs. Tas ir tā dīvaini, ka reformācijas pētnieku aprindās skaitās, viņai nebija dušas, viņa bija baigā katoliet, viņa. Pēc manām domām, viņai tiešām nebija izvēles. Ja? Kas būtu ar viņu noticis, ja viņa būtu pārgājusi luteriskā ticībā, kā jums liekas? Tas ir pats galvenais, man liekas. Jā, viņai atņem dēlus. Tieši tā. Jā. Un kura māte to darīs? Jā. Un viņa tālu prom no saviem radiem. Jā. Vai tad viņas radi kāds no tiem? Tas ir super jautājums. Lieta tāda, man liekas, ja es tikšu līdz savu referātu beigām, es varbūt, ka netikšu, es mēģināšu saīsināt. Viņas brālis arī, viņas brālim galma mācītājs bija tāds Johans Hess. Un Hess vēlāk kļuva par reformatoru Breslavā. Tā kā Hess noteikti bija sprediķojis Luteram draudzīgas tēzes. Un brālis diezgan ilgi paturēja to valdnieku. Bet brālis kalpoja Bohēmijas karalim, un Bohēmijas karalis, tas, kam viņš kalpoja, tas aizliedza luterticību. Tā kā brālim arī bija, ja brālis gribēja, brālis būtu varējis droši vien, ja viņš būtu izvēlējies aiz pārliecības, kaut kā būtu varējis pieturēt, viņš būtu varējis kļūt par vienu no firstiem, kas pieņēma reformāciju. Viņš bija pietiekoši arī spēcīgs, bet nē, viņš to nedarīja arī. Bet ir ļoti interesanti, ka abi divi, brālis un māsa, simpatizē reformācijai, bet beigās novēršās. Bet tas arī interesanti, ko jūs sakāt, ka viņiem saknes ir ar husītiem saistītas. Jā. No husītiem jau vēlāk nāk arī mūsu brāļu draugs, vienkārši vēsturiski lēnām izaug tāda, kas nav katoliskā tradīcija, ja? Tā kā viņai jau tajās saknēs ir tāda bišķi tā kā prom no tās katoliskās. Jā, tikai mana teorija tagad ir, ka tas, respektīvi viņas vecstāvs tāpēc zaudēja savu troni, jo pāvests viņam atteica savu atbalstu. Un viņa bija tāda, un viņš to zināja, un arī tēvs, kāpēc tēvs bija parādos, tāpēc, ka tēvs tur cīnījās par savu tēvu. Un tā kā viņa būs redzējusi ļoti negatīvas lietas attiecībā uz reliģiju, un viņa būs redzējusi, cik tas maksā turēt tādu, palikt pie pārliecības, ja pieņem pārliecību, kas ir pretēja pāvesta. Tā kā tas arī, man liekas, viņai būs bijis baila kaut ko tādu piedzīvot, kā bija piedzīvojis viņas vecstāvs. Jā. Un tēvs viņai diezgan drīz pēc sava tēva nāves pārgāja katoļu ticībā atpakaļ. Jā. Un māte bija pilnīgi arī no tā Brandenburgas nama, kas bija katoliska. Jā. Jā, tā ir saistība, ģimenē saistība ar to pieredzi, kas notiek, ja tu ticības dēļ kaut ko maini.
ka tas galu galā pie kā nenovērt ne tos bērnus, ne labāk turēties pie tās zināmās ticības, kur visi respektē, atbalsta. Ir vieglāk, un dažreiz nav cits izvēles. Dažreiz ir jāturās pie tā. Jā. Jo jāņem arī vērā tas, ka ticība nav personīga lieta tajos laikos. Tā ir uzreiz arī politiska. Labi, ko es te tagad tālāk stāstu? Jā, par to mēs tagad esam runājuši. Kāpēc viņa palika katoļticībā. Un kā tas tad izpaudās 1524. gadā, kad Desavā sākas prediķot Lutera garā, tad Margrieta pārliecināja Svētās Marijas baznīcas mācītāju Endes Pēteri atgriezties pie Romas ticības, un otrs kapelāns Eberhards Runge vienkārši aizbēga. Margrietai tā teritorija bija maza, es kaut kur lasīju, viņai nebija cietuma, viņa nevarēja. Vienīgais, ko viņa varēja darīt, bija padzīt tādus garīdzniekus, kas viņai nepatika. Viņa arī tad viņa ar vienu kļuva, varētu teikt, katoliskāka, tāda stingrāka, vai ne, novēršoties no sākotnējām simpātijām ar Luteru. Viņa atbalstīja Hieronīma Emzera katolisko jaunās derības tulkojumu vācu valodā. Un tas tulkojums izrādījās, pētnieki parādījuši, ka tas ir plaģiāts. Ka šis Hieronīms Emzers paņēma Luteru tulkojumu un vienkārši pamainīja dažas vietas teoloģiski, lai būtu pareizi pēc katoļu baznīcas. Tā ir ļoti, ļoti interesanti. Viņa rakstīja, un šis ir jauns, šitas nav nekur literatūrā, viņa rakstīja vēstules, ko es esmu konstatējusi, savam brālim Kārlim. Tas ir tas, kas simpatizēja arī reformācijai no sākuma. Kārļa sievai Annai un māsai Sidonijai un mudināja viņus turēties pie sentēvu ticības. Un kad viņas māsīca, Ursula von Münsterberga, atstāja Freiburgas Magdalēnas klosteri 1527. gadā un nopublicēja savus iemeslus klostera atstāšanai, Margrieta viņai uzrakstīja garu vēstuli ar izvērstu teoloģisku argumentāciju, cenšoties viņu pārliecināt klosterī atgriezties. Un tā vēstule arī parāda, cik ļoti viņa lasīja tajā laikā tad jau katoliskos pretrakstus, katolisko pretargumentāciju Luteram. Ko tas lūdzu nozīmē? Nopublicēju, vai laikā tādas lietas nemaz nenotika? Grāmata bija, jo drukātās grāmatas bija ieviesusi, tā tehnoloģija bija ieviesusies kaut kādā 1454. apmēram gadu Gutenberga prese. Un tātad pilsētās pa visu tagadējo Vāciju radās, kā saka latviski, man viss jāpārtulko savā, drukātāji, ja, cilvēki, kas drukāja grāmatas, ja, iespiedēji, ja, izdevēji. Un tie, protams, drukāja to, kas iet, ja viņi domāja, šito es varēšu pelnīt naudu, tad jā. Un uzraksta šitāda hercogiene, Ursula von Münsterberga, aizbēg no klostera, tā jau ir sensācija. Vispār to nedrīkst darīt, vispār tas ir, tev cietumā jāliek par to ir, pēc veciem laikiem, varbūt vēl trakāk, es pat nezinu. Un otrkārt viņa raksta, kāpēc viņa to darījusi. Protams, ka tā būs sensācija, protams, ka viņa publicēs. Un tas viss notika, protams, palīdzēja, viņai bija Mārtiņa Lutera palīdzība. Viņa aizbēga pie Luteru uz Wittenbergu, iedeva Luteram savu rakstu, un Luters, uzrakstīja priekšvārdu, viņš jau zināja, tas viņam ir ļoti izdevīgi, un publicēja to darbu. Jā. Vai tur bija vēl kāds cits mūķenis, kas tajā laikā tur piebiedrojās viņai? Viņai bija divas, kas viņai bēga līdz toreiz. Jā. Bet vispār tā bija tāda kustība. Tad, kad Mārtiņš Luters 1521. gadā uzrakstīja plašu garu 200 lapus rakstu, kāpēc kļūt par mūku vai mūķeni nenodrošina ceļu uz debesīm, un tad daudzi sāka atstāt klosterus. Daudz sievietes un vīrieši. Jā.
Un tas ir ļoti interesanti tēma, tagad tur rodās pētījumi lēnām par to, ka klosteros sastrīdējās muļķenes. Cits gribēja palikt, viņš tās vecākās gribēja palikt pie vecās ticības, jo kur viņas ies, ja viņam radi ir miruši un vispār. Un varbūt jaunās atkal vairāk tad pie luteriskās ticības pievērsās, bet tiem arī nebija viegli. Tai pašai Ursulai, viņas māsīcai nebija viegli, viņa no viena radu galma uz otru, uz trešo, un beigās viņa pazūd no vēstures, mēs nezinām, kas ar viņu notiek. Te ir piemēri, ilustrācijas, Hieronīma Emzera jaunā derība, tas plaģiāts, un šī ir Ursulas von Münsterbergas brošūra, ko viņa publicēja ar Mārtiņu, ko Luters publicēja ar savu priekšvārdu. Un tā iznāca, man liekas, 2 vai 3 izdevumos vai kaut kā. Kas te lūdzu to finansēja? Tā Urzula pati, jeb Mārtiņš, jeb kopā? Pircēja, domājams, ka pircēja, bet bija arī šo pašu to Emzera, to tulkojumu, to palīdzēja Margrieta finansēt. Kādā mērā es nezinu, bet to palīdzēja arī Margrieta finansēt. Jā. Tas bija ļoti parasti, tieši tā, ka cilvēki uzrakstīja grāmatas un gribēja izdot, viņam bija jāmeklē finansējumu. Mācītāji, kas izdev sprediķu grāmatas vēlāk reformācijas laikā, viņi no saviem firstiem, no rāckungiem prasīja finansējumus. Jā. Tā. Tad es tad pārleikšu pāri dažām lietām par bibliotēku, kas bija Margrietai. Te ir 2 grāmatas, ko Luters, man liekas, viņai nosūtīja. Te ir viena grāmata par svētā sakramenta pielūgšanu, un ko Luters par to domāja, par šo viduslaiku praksi. Un te ir Lutera raksts, vēl viens raksts par klosteru dzīvi, specifiski kāpēc jaunavas drīkst atstāt klosterus, pēc viņa domām. Viņa pati uzrakstīja vismaz, viņa bija rakstniece arī, nevis lasītāja tikai, viņa uzrakstīja 2 garīgi satura dzēļojus, 5 lūgšanas un plaši izvērstu personīgo ticības apliecību. Un pēc tos es esmu vissīkāk pētījusi, nekā citi ir pētījuši līdz šim, un pēc manām domām, kā es uzskatu, tie visi liecina par Lutera mācības lielo iespaidu uz viņas pašas ticības izpratni. Un vienkārši piemērs ir, tad es došu to piemēru, viņas dzējolis historijā ir dziesma, kas dziedama klusajā nedēļā, teiksim, tā ir tas Jēzus ciešanas stāsts, 124 rindes, iedalītas pēc katoliskajiem stundu laikiem, tas būtu vēl katoliski, atstāsta Jēzus ciešanu stāstu, bet tam ir stipras luteriskas iezīmes. Tur izpaliek nebībliski elementi, tur nav, piemēram, Jēzus 5 ievainojumu apcerēšana. Ja? Tas Bībelē nav 5 ievainojumi, bet tā bija tāda iegājusi katoliska tradīcija. Tas izpaliek. Tur izpaliek nopelnu teoloģija. Piemēram, dod man Kristu ar tavu ievainojumu apcerēšanu nopelnīt tavu žēlastību. Tāda veida valoda nav, teoloģija nav. Un teksts turās ļoti cieši pie evaņģēlija tekstiem. Var pilnīgi izdibināt, no kuriem evaņģēlijiem viņa ņem. Un pats pēdējais dzējoļa posms ir veltīts Jēzus augšām celšanās brīnumam, un tas praktiski nav viduslaiku Jēzus ciešanu apcerējumos. Vienkārši nav. Un mans secinājums ir tāds, ka viņas dzējoli var uzskatīt par vidusceļa teoloģijas piemēru. Bija daudzi cilvēki, kas piekrita Mārtiņa Lutera
tādām galvenām tēzēm, sevišķi par taisnošanu ticībā, bet viņi izvēlējās tomēr palikt katoļticībā. Un viņa ir viens piemērs, un vienīgais sieviešu piemērs, par kur es zinu. Un te ir, viņas dēls publicēja viņas dzejoli savos kopotos rakstos, un dēls paskaidro, ka mamma dziedāja, Firstiena, protams, dziedāja šo dzejoli kopā ar savām galma dāmām, tagad tas ir ļoti, ļoti interesanti. Un interesanti ir, ka tur ir arī notis publicēts, un tas paceļ jautājumu, vai viņi bija arī komponisti savā ziņā. Un tad mēs nezinām, no kā tas notis ir. Ļoti interesanti. Labi. Īsi par korespondenci. Korespondences ir par sazināšanos. Kā Firsti un Firstienes uzzināja ziņas un savā starpā sazinājās. Viņi lasīja drukāts grāmatas un brošūras un skrejlaps arī bija tajā laikā. Viņi piedalījās Firstu sanāksmēs regulārās, varēja apmainīties ar ziņām. Viņi sūtīja viens otram ziņnešus un sūtņus. Viņi personīgi viens otru apciemoja arī ģimenes svētkos un baznīcas svētkos, un viņi rakstīja vēstules. Un te, ko citi pētnieki ir ievērojuši, šis ir ļoti interesanti. Šīs vēstules, tāds bies, es citēju tādu Katrīnu Kelleru, bies neformālu kontaktu tīkls, kuru lielā mērā uzturēja ar vēstulēm, atviegloja politisku darbību pāri teritoriālām robežām un balstīja institūciju varu un valdīšanu. Tā kā Firstienes palīdz saviem vīriem valdīt. Sievietes arī rakstīja vēstules, par to es esmu jau runājusi. Un vēlreiz tā Katrīna Kellere, pētot sieviešu korespondences, mēs iegūstam precīzāku priekšstatu par to, kā darbojās politisko un sabiedrisko attiecību tīkls Svētajā Romas impērijā. Ja mēs pētam tikai vīriešu vēstules, un tas ir pagātnē tā bijis, mēs iegūstam tikai vienu daļu no tā skata, kāds bija tas tīkls. Pētot sieviešu korespondentu, mēs redzam, mēs paplašinām savas zināšanas. Princese Margrieta sarakstījās ar savu tēvu čehu valodā un ar brāļiem Albrehtu un Georgu tādā jauktā valodā. Tas ir interesanti. Mums nav viņas vēstules, bet vēstules no brāļiem ir rindkop čehiski, rindkop vāciski. Un ar brāli Kārli viņi sarakstījās vācu valodā. Visvairāk vēstuļu viņi saņēma no radniecēm sievietēm, ar māti Ursulu un māsām Magdalēnu un Sidoniju viņi sarakstījās vācu valodā, tāpat ar brāļa sievu Sagānas Annu un brāļa meitu Biberšteinas Ursulu. Un papildus vēl ir saglabājusies fascinējoša korespondence, ko Margrieta saņēma no Ēgeras klostera abatises Katrīnes von Sēbergas. Un vēstules, ko viņai rakstīja mūķenis no Brēnas klostera. Tur var uzzināt, ka tas Brēnas klosters sadalījās un sastrīdējās, tur tās mūķenis. Un kādas tēmas tad parādās šīs te vēstulēs? Tad tas vispārējais tāds pārskats. Galvenā tēma vēstulēs ir veselība. Un ir viena otra vēstule, kur es pat tūlīt parādīšu jums, kā viņas izstāsta. Es pūlos viņu izlasīt, transkribēt, es gaidu, ka būs kaut kas interesants, un viss ir tikai, mēs esam veseli, un mēs priecājamies par to, ka jūs esat veseli. Un tas ir viss. Bet jāpatur prātā, ka vēstules nevarēja izvēlēties rakstīt, kad gribēja. Bija jāraksta tad, kad bija izdevība sūtīt. Kā atnāca kāds ceļojošs mūks, kas taisījās atgriezties, vai gadījās kāds vezums, kas bija jāsūt kaut kur, tad iedeva vēstuli līdz. Tā arī ļoti, gadījis vienmēr, vēstulēs apakšā ir rakstīts, steidzīgi uzrakstīts tādos un tādos baznīcas svētkos. Tā piemērs 24. gadā brāļa Kārļa, es man liekas vēl 10 minūtes runāšu, tā būs precīzi stunda, un tā būs laiks jautājumiem un neformālām sarunām.
Jā, brāļa Kāļa sieva Anna ziņo, ka vīrs Kārls un meitiņa Hedviga abi veseli, pateicās par baznīcas sūtītu altāra segu kirhentūk, tā kaut kādu liturģisku segu, laikam tā būtu jātulko, un par ārsniecisku zāļu recepti. Ja? Sievietes virstiens izmainījās ar zāļu receptēm. Viņu pienākums medicīna, veselība. 29. gadā Anna ziņo, ka dēls Johims ir kritis no zirga un ir salauzis gurnu. Pēc Margrietas laulībām māte Ursula raksta savai meitai: kalpo visvarenajam dievam un mīli savu kungu, tas ir savu vīru, un paklausi viņam. Ir kāzu apsveikumi un līdzjūtība bēdās. Kad 1503. gadā Margrietas pirmais bērns Tomas mirst drīz pēc nokristīšanas, māte Ursula raksta: es tevi lūdzu, sirdsmīļo meiteņ, neskumsti, Dievs tev dāvinās bērnu diezgan. Bet kāds tās būs mierinājums, ja 10 gadu viņai nebija bērnu, un tagad pirmais nomiris? Vai uz vispār? Vai tikai iedomāties? Tā izskatās viena no Ursulas vēstulēm. Viņa datējums ir Gebensusat Katerīnā, tā kā jāskatās grāmatās, kad ir tie svētās Katerīnas svētki, jā, un Kloster zu Breslau, tātad māte bija, tas jau ir vēlāk vīrs ir miris un māte ir pārcēlusies uz klosteru dzīvot. Tad ir ziņas par laulības dzīvi un bērnu piedzimšanu. Šis arī tā ļoti interesanti. Margrietas jaunākajai māsai Sidonijai laulības ir traģiski nelaimīgas, lai nomaksātu atkal parādus. Margrietas un Sidonijas brāļi pārdod Glacas grāfisti, to pili, jā, un visu to grāfisti, kur bērni ir uzauguši, jā, grāfam Ulricham von Hardegg. Un 10 gadu vēlāk aprecina savu jaunāko māsu Sidoniju ar pircēju. Kāpēc māsa aprecināta ar pircēju? Lai īpašums paliktu tomēr ģimenes lokā. Ja? Viņai vienīgais bērns mirst nedzīvs, vēl īsi pēc piedzimšanas. Vīrs viņai ir neusticīgs. Nespēdams nomaksāt savus parādus, vīrs ir spiests pārdot grāfisti un cietoksni saviem brāliem. Un te vienkārši ir citāti no viņas vēstulēm. Sidonija raksta: es ļoti skumstu, man ļoti grūti gāja ar bērnu, es par daudz agri dzemdēju. Dievs tā bija lēmis. Vīra mīļākai, tas ir viņai, pilsētā ar savu vīru ir māja, un mans mīļais kungs vēl ar vien pie viņas tur lejā uzturās. Manam kungam Glacai ir jāpārdod, tāpēc es lūdzu jūsu palīdzību panākt, lai 3 vai 2 tūkstoši zelta gabali tiktu aizdoti manam kungam. Viņa nes, cik reizi jāraksta savai māsai, jālūdz nauda priekš vīra. Labi, es pārliekšu pāri varbūt dažām lietām. Par reliģiju tad noslēgumā. Reliģija pilnīgi, tās vēstules ir reliģijas piesātināts. Nevis, ka daudz raksta par reliģiju, bet datējums ir pēc tiem baznīcas svētkiem, ja? Tā Katerīnas diena un Svētā Venceļa diena un tā tālāk. Bērniem piešķir svēto vārdus, tā kā svētie vārdi ir viscaur arī tādīs vēstulēs. Mēs jau runājām par bērnu ievietošanu klosterīs. Klosteru baznīcās iekārto dzimtas kapenes un klosteru mūkiem piešķir lielas naudas, lai mūki ar vienu aizlūgtu par mirušo dvēselēm. Un svēto relikvijām piešķir ļoti lielu vērtību. Ir vienā vēstulē ir minēts, tas ir arī vaiprātīgi interesanti pēc manām domām, ka Margrietas māsa Magdalēna stāsta,
vienai citai korespondentei, vienai Oldenburgas grāfienei, ka viņa ar brāli, tā Magdalēna ar brāli ar Albrehtu, ir abi viesojušies Trebnicas klosterī, tad ir Trebnica Polijā, kur no abatises ir izlūgušies grāfienei Annai relikviju, un proti gabaliņu no svētās Hedvigas krekla, kopā ar izziņu, kas apstiprina relikvijas īstumu. Tā arī bija. Un tad, kad luterticība sāk parādīties, tad kā es minēju, Margrieta rakstīja vēstulis saviem radiem, lai paliek pie sentēva ticības, un tagad Sidonija, tā pati tā nelaimīgā precētā, mierina Margrietu 1525. gadā. Mēs šeit Glacas pilsētā un Glacas grāfistē vēlamies palikt kristieši, kā pa vecam, un turēties pie senās ticības. Sekojot māsas lūgumam, viņa rakstiski mudinājusi savu mīļo kungu un brāli, arī klostera mūkus un citus palikt pie senās ticības. Taču viņa raksta, tas daudz nelīdz. Silēzijā mēs to nevaram panākt. Katrs tic, kā vien viņš vēlās. Atbildot uz māsas jautājumu par māsīcu Apoloniju von Münsterbergu, tas ir Ursulas māsa Apolonija arī izbēga no klostera. Un tagad Margrieta rakstīs Sidonijai, ko tu zini par Apoloniju? Sidonija apstiprina, ka viņa no mūsu draudzenes, Šterēlenes klostera abatises, ir saņēmusi ziņu, ka Apolonija no klostera ir izbēgusi. Un abatises skumstot, ka šādu lietu ir piedzīvojusi no cilvēka, kuram viņa ir pilnīgi uzticējusies. Drāma klosterī. Jā, un tad tālāk, ko es te varu minēt. Man liekas, ka būs pamazām jābeidz un jādod vietu gala pārbaudījuma. Nepatīks vien jautājums. Jā, un jautājumiem. Jā. Cik no šīs korespondences, teiksim tā, ko ir pētījuma laikā, kā saka, saskārties, cik bija tieši no pašas Margarietas? Jo te ļoti daudz citātu no tām vēstulēm, kas ir viņa saņēmusi vai viņas rada saņēmuši, bet cik ir reāli, ka, teiksim, kas vēl ir saglabājies no viņas pašas rakstīt? No viņas pašas arī ir vēstules saglabājušās, bet nevis uz to pusi, nevis uz Sidonu, nevis brāliem un māsām. Ir tikai, ko viņa ir saņēmusi. No viņas ir saglabājušās vēstules, ko viņa sūtīja saviem dēliem. Tad, kad dēls aizsūtīja izglītoties. Un tad dēli ar ļoti lielu pietāti ir saglabājuši mātes vēstules. Un laikam ir atraduši pie mātes, ka māte mira savas vēstules. Tā kā abas puses no tās korespondences ir saglabājušās. Jā. Jā. Tas pētniecības darbs nav bijis viegls. Tas ir fascinējoši tās vēstules. Man bija baigi jāpiešaujās ir lasīt tos rokrakstu. Jā, tas ir prasījis ilgu laiku. Bet jā, ar laiku piešaujās un es viņas visas pārakstu, jo otrais to pašu vēstuli lasīt, tas tāpat viņi nevar izlasīt. Man tāpat ir, tāpēc es pārakstu un tad es pēc saviem pārakstiem tad vados.
Un ja es kaut ko tad rakstu un citēju, nu tad es vēlreiz pārlastu oriģinālu, pārliecinos, vai te es pareizi pārrakstīju. Jā. Un tad ir nerāža ar vārdiem, ko nevar saprast, tur runā par apģērba gabaliem. Es varu nojaust, ka tas ir apģērba gabals, bet kas tas ir. Un tad ir vārnīcas, jā, un var paskatīties, un dažreiz var kaut ko saprast, un dažreiz ne. Un tad tā pareizrakstība arī ir ļoti radoša. Jā. 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 Ir vēl kādi jautājumi, ko jūs esat iemācījušies? Par princesēm vispār, un konkrēti par princesi Margrietu von Münsterbergu. Kas jums ir bijis jauns šajā referātā? Kas paliks atmiņā? Es sākumā nebija, bet man iepriecināja tas, ka tam ir laikā savstarpēji varēja tik forši strīdēties par uzskatiem, par ticību. Cilvēki ļoti strīdējās. Jā. Tātad domāju līdz daudz vairāk varbūt nekā mēs esam iedomājušies, ja bezpersonīgi. Un reliģija bija kaut kas, varētu teikt, tā kā futbols šodien, vai par ko cilvēki runāja. Reliģija bija tāda lieta. Sevišķi, ka Mārtiņš Luters parādījās, un tad bija firstiem sevišķi bija jāizvēlās, kurai ticībai tad sekot līdzi. Lutera, bija kādi 3 gadi, ka Lutera grāmatas bija puse vai vairāk kā puse no visa grāmatu tirgus. Tas neiedomājām, jā? Tu aizēji uz grāmatveikalu un puse Lutera grāmatas, un otru pusi citas. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņas pirka. Drukātāji jau nedrukās kaut ko nepērk. Jā. Kas vēl paliks prātā? Varbūt tāds pārdomas man ir aizsījās, ka bieži vien tā, nevis tikko arī varbūt ticības pārliecība, bet vispār tāda pārliecība un ideāli, ka reizēm tos noliek cilvēki pie malas, lai saglabātu vispār mieru. Kādreiz, sociālajā dzīvē, politiskajā valstī, ja, kā, ir jau ticība, vai tik svarīgi, ja, vai šādi pielūksim, vai tā, neprasīs mēs visi būsim, tikai ko maksās, kāda būs cena tai cīņai par citu tulkojumu vai citu teoloģisku interpretāciju. Ja? Ņemot uz kaut kādu, par sievietēm tā domāju, sieviete vairāk ir tendēta uz stabilitāti, saglabāt, neiziet uz konfliktiem, kas beidzās ar kariem, ar asins izliešanām, ja? Ka ļoti bieži tās izvēles ir, lai kaut kā pastargātu lieliem tādiem drausmīgiem satricinājumiem sabiedrībā. Tas būtu interesanti, salīdzināt firstienes ar firstienu tajā laikā, viņu rīcību, savā starpā, un kādā mērā varbūt sievietes varbūt vairāk pielāgojās nekā vīrieši. Šī gadījumā visi ģimenes locekļi pielāgojās un palika pie katoliskās ticības, izņemot tā viena vīra brāļa dēls, tas Wolfgangs, ko es pašā sākumā minēju. Tas bija viens no pirmajiem, kas pārgāja Lutera pusē. Mēs jau arī savā vēsturē zinām, uz cik daudz lietām mēs esam pieklusējuši ar savām prasībām, neizgājuši, jo mums ir tā pieredze, ka tu vari izdzīvot tad, kad tu klusāks esi, mierīgāks, un tu rūpējies par savu ģimeni, bērniem, par valsti, un tad tu daudz ko pieņem. Un neizēj ar saviem lodzungiem, ar savām pārliecībām. Jeb arī tādi, kas sadomāja, sekot savai ticībai, es tagad nevaru atcerēties, bet bija viena firstiene, arī mazas teritorijas firstiene, kas kļuva slavena ar to, ka uzstājās par savu ticību. Bet viņai bija arī tomēr savu zināma aizmugure. Viņa zināja, ka neviens viņu cietumā nelaiks. Viņai nepatīkšanas un visādi, bet tā kā Elizabete von Rochlitz viņa saucās.
Nu, man vēl uzkrīt tas, cik ārkārtīgi tālu šajā visā bildē ir Romas pāvests. Jā. Ka tas, nu, šeit mēs runājam par to katoļu ticības izpausmēm un tie, kas nu pieslējās tai, bet faktiski jau tādā ikdienas dzīvē, nu, tās visas tās reālās, konkrētās sabiedrības norises, tā laika notikumi, kas ir tūmā, tie daudz vairāk ietekmē. Bet reāli, kā saka, tās paši publicētās vēstules, tas, kas tika rakstīts, tas jau domāts vietējai publikai. Faktiski tik paši, cik aktīvi bijis tā sabiedrībā kaut savā veidā. Jā. Paši savā starpā. Jā. Jā. Jā, jo tie nebija tikai firksti, kas sarakstījās un lasīja un strīdējās, ka bija arī pilsētas tur galvas un tie vadītāji pilsētās, un arī amatnieki bija zināmas amatnieku brālības, sevišķi audēja laikam dažās pilsētās, arī vienkārši audēja, bet jā, pārējie strādā un viens lasa priekšā, Lutera darbiem un tā pārunā. Tā kā bija, jā, daudzās vietās ļoti aktīva sabiedrība. Un droši vien daudz, teiksim, pētniecībā ir ļoti ilgi bijis tāds priekšskats, ka viduslaikos neviens neprat lasīt, bet man liekas, pilsētās baigi daudz cilvēku prat lasīt. Jo amatniekam tev vajadzēja pierakstīt, cik tev kurš ir parādā par ko un cik tev kas ir maksājis. Jā. Tā kā. Jā, drīz piebilst tāds skaists citāts no Girolamo Leandro, pāvests sūtņa stāsts par Saksijas, kur viņš šā vēstulē raksta, ka kas te notiek tajā vidē, ka ik viens, pat ja viņš prot tikai tik daudz izlasīt, cik uz piparkūks ir rakstīts, strīdās par ticības lietām, un ne tikai ar savu kaimiņu, bet arī ar tur katoļu priesteru, mūku un tā tālāk, izzinām kritiku par to. Interesanti, jā. Bet te varbūt tāda, ja tādas pārdomās dalās, jūs runājat par Miesterbergas Margaretu, šeit arī noraksturējāt tādu vienu būtisku lietu, ko varbūt mēs vienmēr tā neiedomājamies, ka mēs par šiem laikiem domājam, tādās varbūt vienkāršotākos priekšstatos rodas iespējas, vai gribas domāt, ka ir tātad divas nometnes, ir nometne, ir protestantiska, jā. Bet tā nebija ļoti ilgi, nebija līdz 16. gadsimta, faktiski pēdējiem kaut kur 70. 80. gadiem tā nebija, tā lieta bija ārkārtīgi plūstoša, ļoti daudzveidīga un teiksim, tajās izvēlēs viennozīmīgi, cik tā runa ir par valdošām personām un pilsētu pašpārvaldēm, milzīgu lomu spēlēja politiskais aspekts, kur gan varbūt nevarētu skatīt tīri arī kā politisku, ja, tā ir doma par to, ka laicīgai varēja pašai jākontrolē garīgās lietas savā teritorijā, bet kas nozīmē ļoti dziļas un plašas iekšējās politikas un ārpolitikas konsekvences, protams, ja. Un ja mēs tā pasmēs, kur tad tās konkrētās nostājas šajos 20. 30. gados, par kuriem jūs runājam, būtu vai 20. ja Margareta numur 3. Jā. Tad, ko mēs tur redzam? Mēs redzam 1525. gadu Prūsijas hercogistes izveidošanos, jā, tā ir tāda ļoti strikta nostāja, un 29. gada protestācijas aktu. Bet, labi, tūlīt pat 34. gadā gājiens uz Kopenhāgenu un Dānijas Kristiāna 3. kronēšana. Tās ir tādas un atkal politiski motivētas izvēles, ja, nostāties skaidri vienā vienā pusē. Bet lūk, šī te sludinātāju uzaicināšana, ticības, neticības, tā kopš 30. ja mēs labāku gadījumu varam teikt, tās pozīcijas maiņas, tās jau notika visu laiku, nemitīgi plūstoši. Ja? Paskatāmies mūsu pašu Livonijā, 1555. gadā, kad meklēja koadjutoru, starp citu no tā pašu Brandenburga Hohenzollern namu, ja? Pēdējiem arhibiskupam Brandenburgas Albrechtam, atrod to Mecklenburgā. Mecklenburga 47. gadā ir pieņēmusi reformāciju. Tātad
tiek koadjutos katoļu arhibīskapam meklēts luteriskajā teritorijā. Un katoliski valdnieki, tostarp daudz vācu valdnieku, ilgākais laikam Kulīs Sigismunds, raksta atzinības, ja, ka viņš ļoti ticīgs cilvēks un tā, cik lieta, ka tā nebija taisnība, viņš bija uzdzīvotājs un vispār daudz par ko neinšēs, ja. Bet tātad dod to akceptu, ka mums varētu likties, un ka tad viņi norobežojas no tā, ja viņi nosoda šo cilvēku. Nav tas tā. Un tikai, gadsimta beigās, nākamajā gadsimtā, Un tieši ļoti lielā mērā varbūt šim te politiskiem aspektam tam, ka no augšas sāk ļoti strikti ir tāds jēdziens sabiedrības disciplinizācija, kas saistās ar centralizētu kontroli par visu, to starp tiesības lietās, tad viss nostājas tajās melnas balvas pozīcijās, kā mēs gribam domāt, bet kā nevajadzētu domāt par 20-30. Vēl nāk lieta, vienkārši īsi piebildu pie tā, ko jūs teikāt, vēl jau nāk klāt tas, ka Luters nāca klajā ar diezgan, ar pozīcijām, kas diezgan skaidri izveidojās. Viņam gan pagāja laiks, bet diezgan skaidrām pozīcijām. Un tā katoļiskai baznīcai bija jāizdomā, ko viņi īsti tic, un pagāja laiks, un tas bija garš process. 1561. gadā, man liekas, bija dekrēts par taisnošanu, kā saprotam cilvēku taisnošanu, Trientas koncils tieši tā. Jā, tā kā katoļu baznīcai pašiem, viņi bija jāizgudro, ko viņi īsti māca, ko viņi īsti pārstāv. Tā kā arī par to laiku varēja riktīgi lavierēt pa starp, varētu teikt. Jā, bija zinām brīvība, viss bija plūsoši. Labi. Es tikai gribēju piebilst tas, ka tā reformācijas, kā saka, tā sēkla, tā jau faktiski kāja plašumā, neskatoties uz visu, un tā jau nebija tikai runa pa Vāciju. Ja jau mēs, piemēram, skatāmies arī Francijā. Un tur jau bija diezgan, viņi bija ļoti spēcīgi, tur pat bija karš, kā saka, un Anlī Katra, tas ir Indričs ceturtais, viņš pats piederēja vairāk hugonoktiem, bet viņš vienkārši politiski apsvērumu dēļ iekaroja Parīzi, un tad kļuva pa katoli. Viņš pateica, pārmībovi mēs, Parīzi vērts vienu visu. Bet tas jau faktiski neiznīdēja visu to tradīciju, to reformācijas tradīciju un to jautāšanu par to, kas ir. Un tad jau mēs redzam, pēc tam nāk jezuīti. Kas mēģināja to ratu pagriezt apakaļ, kas saka, tas viss ir, tomēr tas ir pārsteidzoši, tik plaši visi tās sēklas dīkst un cik plašā apvidū. Un daudzās valstīs, kas šodien ir katolisks, īstenībā reformācija bija ļoti plaši aizgājusi, kad nāca jezuīti un atkal atgriez atpakaļ. Polija, Ziemeļitālija. Bija ļoti liela piekrišana reformācijai. Labi, mēs varam turpināt savus pārunas pie... mums ir vēl viens jautājums, un tā mēs varam pie atspirdzinājuma... Ja prasa, kas man ir viss spēcīgi imponē, tad viens minējums, mums ir tā Margarita, ir tā māsītas Ursula, ka tas ir pēc pēc arī interesanti, bet arī vēstulē par kāds klosters Dēn vai kas par to, ka tajā klosterī tas mūķens arī sadalījušās. Tas nozīmē, ka tas aizgāja ļoti tālu un man es nebija iedomājies arī, ka mūķenu vidū tie teoloģiskie strīdā būtu aizgājuši. Tas mans naivums, es nezināju, es neesmu vēsturnieks arī. Bet tas man liekas ļoti interesanti, ka tas grāmats sāk drukāt 15. gadsimta beigās, un jau tajā laikā pagāja dažs 10 gadus, un tas domas ir aizgājuši tik tālu, kā visi līdz ar tos domā. Es būtu iedomājies, kā klosterī būtu viena vadoša mūķiem, kas noteikti vai abāts, kas noteikti kā ir jādomā, es konstatēju, kā tā nav. Tas ļoti interesanti. Ursulas gadījumā bija tā, ka tai pašā
pilsētā, ja nemaldos, dzīvoja viena hercogiene, kas bija par reformāciju, un viņa caur saviem kalpiem lika iešmugulēt klosterī Lutera darbus. Un tad mūķens varēja sākt lasīt, jā, un varēja sākt strīdēties. Un vispār tas ir ļoti interesanti, jo ne tikai tur Ursula izbēga, bet, un ne tikai Margrieta rakstīja viņai vēstuli, kur mēģināja viņu pārliecināt atgriezties, bet to klosteru nāca eksaminēt tas Firsts Georgs, un lai ir domājams, ka viņš lūdza, lai katoliskās mūķenes tad uzraksta pretrakstu tai Ursulai, un to viņas arī izdarīja. Un tas ir tikai pavisam nesen nācis klajā tas pretraksts, ko viena sieviete, kas pētīja, kas notika tādā klosterī, atrada klostera darbos. Ļoti, ļoti interesants mūķens raksta, kāpēc vajag palikt pie, kāpēc tas ir bībliski arī vadīt mūķenes dzīvi. Nu, labi, tad ļoti, ļoti paldies par uzmanību, un mēs varam turpināt pārunu. Paldies! Paldies! Paldies, un tad mums ir reklāmas pauze. Es tam teicu, ka daudz tika lasīts un rakstīts, un viena lieta, ko apvienība arī dara, kādreiz izdot grāmatas. Mums vēl daži eksemplāri ir. Viena grāmata ir par Rudītu Losāni, arī bijušo mūsu apvienības priekšsēdētāju un arī mācītāju un bīskapi Jāni Jārumu Grīnbergu, kas arī bijusi apvienības priekšsēdētāju, un kura šeit vadīs arī sarunu vakaru nākošajā nedēļā, tā kā varat nopirkt, izlasīt un uzdot jautājumus. Pēc mēneša, jūnijā. Piedošana, jā. Es ejos. Bet tas būs nākošā, jo šoreiz bija tas, vai ne, un nākošais būs nākošā mēnesī, jā. Tā kā laiks tiešām izlasīt, vesels mēnesis, un man ir vairāk eksemplāri, tā kā pienāciet pie manis, kas vēlās vai nu vienu, vai otru, vai abas grāmatas. Labi, paldies, jā, par reklāmas pauzi, jā.